Šodien mūsu nodarbības tēma par bezpeļņas organizāciju grāmatvedības uzskaiti. Tātad runāsim par grāmatvedību biedrībās pamatā, bet arī nodibinājumos arī reliģiskām organizācijām. Un šajā pirmajā nodarbībā mēs runāsim par tādiem pamatnoteikumiem, par to, kā tad ir jāorganizē grāmatvedības uzskaita biedrībās, ko tad mēs ņemam vērā, kāda likumdošana mums ir jāievēro, kas ir tie dokumenti, uz kā pamata tad mēs veicam ierakstus, kā dokumenti atšķirās, kādas var būt šie nosacījumi un arī par to, kā mēs dokumentus uzglabājam. Tālāk jau par to, kādi tad mums ir nepieciešami šie grāmatvedības uzskaitas reģistri, vai mēs kārtojam grāmatvedību vienkāršajā vai divkāršajā ierakstā, kā mēs to varam izvēlēties. Un tā kā tuvojās arī gada nobeigums, kad mēs gatavosim pēc tam arī gada pārskatu un iesniegsim, tātad apliecina konkrētā persona mūsu biedrībā, mūsu uzņēmumā. Ja? Tātad minētā saimnieciskā darījuma esamību uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā apliecina dokumenta saņēmēji, tātad mūsu atbildīgā persona. Tātad, piemēram, cilvēks, kas nodarbojas ar kādām saimnieciskajām lietām mūsu uzņēmumā, ja pasūta, piemēram, kancelējas preces, ja, un vienmēr zina, ka tātad, jā, šīs preces ir atvestas, jā, lūk, viņš šeit mums glabājās, un atnāk rēķins, ja tā tad apstiprina, grāmatvedim, piemēram, apmaksā, ja, ka jā, tādas un tādas preces ir saņemtas, nodotas tur un tur, ir viņa paraksts. Vēl arī papildus reģistrus, ja tā tad, lai mēs varētu apkopot visu, kas ir nepieciešams gada pārskata sagatavošanai, tāpat arī, lai mums būtu visi nodokļu aprēķināšanai nepieciešamie dati, lai mēs varētu veikt mantas un norēķinu kontroli. Tātad tikai ar žurnālu vien mums nepietiks. Un mēs to varam izlietot tikai un vienīgi šim konkrētajam mērķim un nevis kā citādi. Tātad šeit mums arī visiem ir jāiekārto šie analītiskās uzskaitas reģistri, ja pie divkāršā ieraksta sistēmas mums ir varbūt tā kā vieglāk un mēs varam. Un lūk, šī izdevuma kompensācija mums arī ir noteikta likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli un ministru kabineta noteikumos. Tur ir noteiktas šīs normas. Un šīs kompensācijas mums var būt sekojošas. Tātad tā var būt par ēdināšanu, bet ne vairāk kā 6 eiro diennaktī. Tā var būt par viesnīcu, ja gadījumā tā tad ir vajadzējis kaut kur braukt, ja, bet ne vairāk kā 57 eiro pa diennakti. Šodien tātad mūsu programmā ir paredzēts runāt par to, kas ir ziedojumi, kādā veidā mēs veicam šo uzskaitu, lai varētu tālāk sagatavot gada pārskatu, jo viena no gada pārskata sastāvdaļām mums ir tieši arī atskaita par šiem ziedojumiem un ziedojumu izlietošanu. Tāpat arī mēs paskatīsimies visas pārējās gada pārskata sastāvdaļas, lai varētu sagatavot gada pārskatu bez kļūdām un bez lielām problēmām, jo tūlīt jau būs arī jaunais gads un tūlīt jau būs arī gada pārskatu iesniegšanas laiks. Atceramies lūdzu par 31. martu. Šeit ir tieši tā pati izglītošana, šeit ir tieši tā pati informēšana, bet jau pilnīgi citā jomā. Ja? Tātad šeit ir šo cilvēku atbalsts tātad viņu tuviniekiem un tā tālāk. Un tātad arī kā ziedotājs mēs skatāmies, kuram tad mēs gribam ziedot. Ja? Tātad ne tikai paskatoties uz šo, tātad varbūt uz šo nosaukumu, kas mūs varbūt nedaudz tā kā maldina sākotnēji, pārbaudot arī visu šo informāciju, kas attiecās varbūt uz to pašu sabiedriskā labuma statusu un tā tālāk. Un atkal šī iekārtotā analītika, tātad, lai tas būtu mūsu gada pārskatam. Lūk, arī šeit mēs varam ziedojuma mērķi ir ļoti skaidri norādīts, ja tā tad ir konkrēti norāde, ka tie ir ziedoto līdzekļu novirzīšana Ukrainai. Pie tam šeit ir arī maz drusciņi varbūt vieglāki nosacījumi attiecībā uz nodokļu parādiem, ja, jo šajā gadījumā nodokļu parādi nedrīkst pārsniegt 150 eiro. Tātad, ja ir, teiksim, tur 100 eiro, ja tā tad jā, var ziedot un varēs piemērot arī šo atvieglojumu. Tātad pirmām kārtām mēs skatāmies, kā tad ir ar tiem fondiem. Vai man ir viens vienīgais rezerves fonds, kad ir ļoti vienkārši visu sagatavot, tas, kas bija pārskata gada sākumā, tātad plusiņš, un tagad šogad man ir mīnusiņš, man ir tikai 2 ierakstiņi. Vai varbūt man ir vairāk šie fondi. Un tātad, tam visam ir jāsakrīt, tātad es
sagatavoju par 4 vai 5 fondiem, ja man tādi ir, kam tad likuma normas ir jāpiemēro vai kam likuma normas nav jāpiemēro, ir jāskatās, vai ir sniegti pakalpojumi, vai ir veikta preču piegāde. Un jāvērtē, tā kā katrs darījums, ja tā tad ir vai nav sniegti pakalpojumi, ir vai nav veikta preču piegāde un par atlīdzību. Atkal tas atslēgas vārds, ar ko tad es pelnu naudu.